spēlēju basketbolu, man liekas, kaut kādos 11 gados no sporta mēs aizbraucām uz spēlēm. Un tur sanāca ar džekiem problēmas, ja, jo mēs tomēr no Padomju Savienības, un ka tur pēkšņi, ka tev veikalā viss priekšā ir un tu vari visu ņemt, it kā neviens nekur līdzi neskatās. Un tur bija problēmas, un es toreiz arī, mēs biju kopā ar visiem, bet godavārds es nepaņēmu neko. Jā, es sapratu, nu kā, ja tu to nevari nopirkt, ja tu to nevari pats nopelnīt, tad jā, tu nevari tā vienkārši paņemt. Es domāju, ka tā ir tāda romantika, ko dažkārt, vai kā, ka viņi iedomājas, ka nevienam nekā nav iedomājas tajā laikā. Jo es arī esmu padzīvojis Padomju Savienībā, un es atceros, ka saku, ka tev veikalā izmet tādas kaut kādas zilas vistas ar visu kaklu, ja, un veikalā būtībā, ko nopirkt, tev nav, pat ja arī tev ir nauda, ja, un katrs graujās uz to labāko dzīvi, kā mēs sakam, un ja tu neesi tik stiprs, ka tu spēj to darīt legāli, un kā mēs zinām, ka legāli lielu naudu ir nopelnīt ļoti grūti, ja, to mēs zinām, tas arī ir šodien, ja. Tad vienmēr, protams, ir tas izaicinājums. Volkevičs, viņš mums būs, dzīvē viņš ir cits vārds, un vārds tas pats uz vārds ir cits. Un viņš ir 70. gados izveidojis diezgan lielu grupējumu, kas tiešām nodarbojas ar zādzībām, ar slepkavībām, un tas bija viens no tādiem smagākiem grupējumiem, ar ko policija tajā laikā nevarēja tikt galā. Jo, es visu nestāstīšu, tāpēc nebūs interesanti skatītājiem, ja, bet ka viņš darbojās vienu brīdi abās pusēs. Viņš ir gan ar saviem draugiem bandītiem un veido visus tās zādzības un tā pašā laikā viņš strādā arī policijā. Labais vai sliktais, man patīk abus spēlēt, jo tur ir tā katrā tai cilvēkam man interesē tieši, kas viņā iekšā notiek. Kāpēc viņš tā reaģēja vai tā reaģēja, kāpēc viņš rīkojās tā vai citādi. Labāk, vieglāk, nezinu. Svarīgi, saprot, man liekas, svarīgi tiešām, lai mēs tiem cilvēkiem, kas šeit atnāk, ko es mūžīgi mūžos esmu teicis un atkārtošu visu laiku, lai viņi gūst emocijas. Un tad, jo cilvēks ir emocionāli būtne. Viņš jau arī smējās par to pats, ka es gribēju tādu skaistu un fantastiski bagātu dzīvi, ja, protams, ka no tā visa nekas nesanāca. Ja. Bet to, ka tas droši vien bija aizraujoši, jā. Tā es saku, un tāpēc man liekas, tās ir tās lietas, ja, ka tas darbs, nosauksim viņu, tas bandītisms, tas ir darbs, tas ir baigi grūti darāms, ka tev ir visu laiku jāčeko, kur tu ej, ko tu dari, un liekas, šoreiz paveicās, varbūt vēlreiz paveiksies. Vēl sanāca kaut kas, paņēmām vēl 2 mašīnas nozaga, un aizgāja, un visu. Un, protams, ka man liekas, tur ir azarts. Izmeklētāji ir tieši tāds pats azarts. Atrast, kur ir tas āķis, ja, kur es tevi varu noķert. Ja. Un es domāju, ka Ritai Ksenakai tas bija, es domāju, ka tas bija ārkārtīgi izteikti, ka viņa gribēja būt labākā. Man ir azarts. Man tiešām ir azarts, jo pirmkārt es arī ar Robertu Dauburnu esmu strādājis kopā, un tā, viņš man piedāvāja, viņš man iedeva izlasīt, un jāteic, es esmu arī par viņu baigi priecīgais. Baigi priecīgais, ka viņš ir pie mums, ka viņš ir Nacionālajā teātrī. Arī par saviem kolēģiem, par Sanitu un Elzu, jo arī tajā sākuma procesā viņš piedāvāja tādu interesantu metodu darbam tieši strādājot.
Un jā, mēs esam tiešām, man liekas, tā riktīgi, nu, kādreiz saka, ka tādā labā izrādē, labā dramaturģijā, ka cilvēki ļoti saliedējās. Un šeit es jūtu, ka mēs visi tiešām runājam par vienu, esam viens par visiem, visi par vienu. Un tas teātrī man ir bijis, un es ceru, ka tas arī nepaies garām ne skatītājiem, un to viņi visu sajutīs, un ka šī izrāde trāpīs viņiem. Jā, es tiešām esmu diezgan dziļi paracies šai tumšajā pusē, kā teikt. Un tur tiešām, jāteic, viņi ļoti aizraujoši. Viņi ļoti aizraujoši, un arī man kā aktierim bija ļoti daudzas lietas, ko tev liekas, būtu forši pamēģināt. Būtu forši kaut ko izmēģināt dzīvē, kaut ko savādāk. Un tajā brīdī tev liekas, pagaid, stop, tā ir izrāde. Bet līdz pirmizrādē, man liekas, ka tas ir labi, ka tu drusku sevi turi tādā tonusā, varētu pat teikt. Ja? Bet kā cilvēkam, kā aktierim, to nedrīkst, šajā nedrīkst visā nevienu brīdi palikt. Tas ir jebkurā tādā pasmagā rolē, vai lomā, kā viņā nedrīkst dzīvoties, iekaifoties, viņa ir jāmet nost momentā. Dzīve ir dzīve un darbs ir darbs.